martā beidzās iesniegšanas termiņš pieteikumiem. Pieteikumus, tātad šos konkursu nolikumus ir uzņēmuši vairāk nekā 30 pretendenti. Un noteikti, kad es esmu pārliecināts, ka šie pretendenti būs. To, ko ir apsolījis pasažieru vilcienu valdes priekšsēdētājs, kad līdz maijam viņi darīs visu, lai izvērtētu šos pretendentus, un tad varētu būt runa par potenciālo uzvarētāju. Bet 27. marts ir tad, kad tiek iesniegti pieteikumi. Bet tad arī 27. martā jums šobrīd izskatās, ka būs saraksts ar pretendentiem. Jūs zināsiet. Jā. Tie būs reāli kandidāti. Nu, vismaz nav nekādas indikācijas, ka šis termiņš kārtējo reizi varētu tikt atlikts, par ko, protams, mēs neviens nebūtu priecīgi. Valdi īpaši laikam, jo jūs esat izteicies, ka valde zaudēs amatu, vai tas joprojām ir aktuāli, ja konkurss noslēdzas bez rezultātiem? Tas nav izslēgts, jo, kā jau es esmu vairāk kārtīgi minējis, svarīgi ir tas, lai mums būtu vilcieni, lai cilvēkiem būtu ar ko braukt. Vecie vilcieni tātad ir tehniski novecojuši, un ja pasažieru vilciens, kuram galvenais uzdevums ir pasažieru pārvadājumu, nespēja nodrošināt ritošo sastāvu, un vilciens, ar ko šos pasažierus pārvadāt, tad acīm redzot, tam uzņēmumam liela jēga nav. Līdz ar to ir jābūt vilcieniem tādiem vai savādākiem, bet ir jābūt tiešām vilcieniem, ar ko pārvadāt pasažierus. Vēl pavasarim ļoti aktuāla tēma par autoceļiem. Nesen Latvijas valsts ceļi tātad paziņoja, ka šogad plānots rekonstruēt vai atjaunot aptuveni 1000 kilometrus Latvijas autoceļu. Vai tas ir pietiekami? Tas, protams, ir plānots, un tas ir plānotais apjoms. Protams, teikt, ka tas ir pietiekami nebūtu, kā teikt, godīgi, jo šis deficīts uz mūsu ceļiem ir daudz lielāks. Bet tas, ko mums parāda iepirkumi, kur jau šobrīd aptuveni 2/3 ir noslēgušies, teiksim, tiek vērtēšana veikta, tātad šis cenu līmenis ir ievērojami zemāks nekā mēs bijām rēķinājušies, tie pat ir 30 un vairāk procenti. Līdz ar to mēs noteikti sludināsim jaunus iepirkumus un būs vairāk šie kilometri nekā 1000, tātad vismaz par 30% vairāk. Ja? Līdz ar to mēs šogad izdarīsim vairāk nekā bija paredzēts, un tāpēc arī ir šī autoceļu sakārtošanas programma, kas paredz katru gadu noteikti ceļu apjomus sakārtot. Otrkārt, tas, ko mēs izdarīsim ziemu, arī bija tāda, ka mēs devam mums iespēju ietaupīt līdzekļus, un visus šos līdzekļus mēs novirzīsim vietējiem grantētiem ceļiem, lai cilvēkiem laukos, lai zemniekiem būtu iespējams nodrošināt produkcijas piegādi, pārvietošanos, nokļūšanu skolās, slimnīcās, veselības aprūpas iestādēs visur. Tātad mēs pievērsim uzmanību ne tikai galvenajiem ceļiem, bet arī, ņemot šo ietaupītos resursus vērā, arī vietējiem ceļiem. Kāds šobrīd ir tas pieejamo līdzekļu apjoms no tā ietaupījuma? Es domāju, jo pavasara cīruļputenis jau bija atnācis te pagājušajā nedēļā. Kā teikt, vēl tā teikt, kad ziema ir aizgājusi, droši vien, ka būtu tā diezgan pārdroši. Cerams, ka tā arī ir, bet šobrīd tas ietaupījums ir aptuveni 3 miljoni, drusku vairāk varbūt eiro. Bet viss ir atkarīgs, kāds vēl būs marta beigas un aprīļa sākums, kad vēl prognozē dažādi veidi nokrišņus, tā skaitā sniegu. Bet principā autovadītājiem var solīt gludākus ceļus. Gludākus ceļus, un arī šogad ir daudz mazāk bedres salīdzinot ar to, kā tas ir bijis citus gadus, ņemot vērā šos klimatiskos apstākļus, un arī tur, cerams, mēs ietaupīsim uz bedrīšu lāpīšanu. Paldies par sarunu. Paldies jums. Paldies. Mums studijā bija satiksmes ministrs Andrijs Matīs. Labrīt, rīt panorāmā. Labrīt, pulkstens ir 8:07 un laiks aktualitātēm. Šodien otrdiena, 25. marts, ar klusumu brīdi un ziedu nolikšanu pie brīvības pieminekļa Latvijas politiski represētie un cilvēki arī visā Latvijā šodien pieminēs 65. gadu dienu kopš 1949. gada 25. marta deportācijām. Tās izjautas tūkstošiem ģimeņu, sagandēja desmitiem tūkstošu cilvēku dzīves. Vēsturnieki šīs dienas martā pirms 65 gadiem sauc par vienām no traģiskākajām Latvijas jaunāko laiku vēsturē. Ik gadu 25. martā piemin ne tikai 1945. gadā deportētos, bet visus, kas cietuši no komunistiskā režīma represijām un zvērībām. Šodien 12:00 pie okupācijas muzeja sāksies Latvijas politiski represēto apvienības gājiens līdz brīvības piemineklim. Pēc svinīgās goda sardzes maiņas tur notiks ziedu nolikšana. Pasākumā piedalīsies arī
valsts augstākās amatpersonas, valdības un saimnes, vadītājs, deputāti, bruņoto spēku štābu virsniecība, Igaunijas un Lietuvas biedrības Latvijā un arī ārvalstu vēstnieki. Uzrunu teiks valsts prezidents Andris Bērziņš. Šodien pieminot komunistiskā genocīda upurus, cilvēkus, kas piedzīvoja un izdzīvoja, vai arī gāja bojā kādā no izsūtīšanu viļņiem pagājušā gadsimta 40. gados, Latvijas televīzija rādīs režisors Dzintras Gekas Vaskas jaunāko filmu Tālā zeme Sibīrija. Šovakar 22. redzēsiet dokumentālā stāsta 1. un 2. daļu Magadana un Susumana, savukārt 4. 27. martā 3. daļu Maršruts Amūras apgabals 1949. Tie ir emocionāli ļoti skaudri un patiesi stāsti par cilvēkiem, kas dodas uz Sibīriju, lai atrastu un apkoptu savu ģimenes locekļu kapa vietas, atgrieztos vietās, kur dzīvojuši bērnībā un satiktu cilvēkus, kurus iepazinuši pirms daudziem gadu desmitiem izsūtījumā. Dzintra Geka par šiem ceļojumiem un savām filmām saka, tā ir nozīmīga mūsu tautas atmiņas daļa, ko nepieciešams stāstīt mūsu bērniem, lai nekas tāds nekad vairs neatkārtotos. Bet vakar aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis izteicās, ka Latvijai starptautisko partneru priekšā vienmēr jātaisnojas, kāpēc Latvijas militārā budžeta apjoms joprojām neatbilst NATO standartam 2% no iekšzemes koprodukta. Tagad Latvija visu augstāko amatpersonu līmenī apņēmusies tuvākajos 6 gados šo līmeni sasniegt. Par to un arī citām aktualitātēm runāsim ar premjerministri Vaindotu Straujumu. Labrīt! Labrīt! Tātad militārā budžeta apjoms joprojām nesasniedz NATO standartu 2% no iekšzemes koprodukta. Kāds jūsuprāt šobrīd ir Latvijas garants Ukrainas, Krievijas krīzes kontekstā? Latvija šobrīd ir 1,91% no iekšzemes koprodukta, bet es gribu teikt, ka mēs esam plānojuši sasniegt 2020. gadā šos 2%, lai vismaz tuvoties 2%. Mēs esam ar Vējonu kungu tikušies un pārunājuši iespējamo budžeta prioritāšu saturu nākošam gadam un tālākiem gadiem. Un mēs apzināmies, ka tā būs viena no prioritātēm aizsardzības budžets Latvijā. Ja tā būs viena no prioritātēm, vai tā jau ir ierakstīta valdības deklarācijā, rīcības plānā? Jā, valdības deklarācija tas ir, bet budžeta veidošana vēl nav sākusies. Prioritātes ministrijas iesniegs līdz 1. augustam. Un viena prioritāte, kas mums jau šobrīd ir paredzēta, tā ir pensiju indeksācija, ko mēs pieņēmām pirms mēneša valdībā, kur nepieciešami 10 miljoni. Pa pārējām prioritātēm būs diskusija, bet Latvijā, es domāju, visi saprot, ka aizsardzība tas ir būtiski. Šobrīd mēs redzam praksē jau. Aizdītās nedēļas nogalē jūs arī pavadījāt vairākas dienas Eiropadomes sēdē. Tur arī tika pieņemti dažādi lēmumi par papildus sankcijām Krievijai. Vai jums izdevās aprunāties ar citiem valstu vadītājiem un minēt to, cik ļoti būtisks šīs sankcijas, ja tiks ieviestas tālākas ekonomiskas sankcijas, būs Latvijai un cik liela būs mūsu zaudējumi? Jā, mēs par to runājām, bet šeit ir divas sadaļas šim jautājumam. Pirmais – palīdzību Ukrainai, kas tiek dot no Eiropas Savienības, un 11 miljārdi eiro pakete, kur iesaistīsies arī Starptautiskais valūtas fonds, un 1,6 miljārdi, kas tiks iedoti tagad no Eiropas Savienības tuvākajā laikā, lai sektu nepieciešamās šī brīža vajadzības. Tas būs atkarīgs no Ukrainas valdības kādām tieši vajadzībām. Un mēs arī parakstījām asociācijas līgumu, politisko daļu. Ekonomiskā daļa vēl nav sagatavota, bet tuvākā laikā arī sagatavos ekonomisko daļu ar Ukrainu un arī vienpusēji atcels tarifus Ukrainas preču importam. Protams, tika runāts arī, bija premjers Jaceņuks, tika runāts arī par reformām, kuras nepieciešams veikt Ukrainā un arī par 25. maija vēlēšanām Ukrainā. Tā ir viena puse šim jautājumam. Otra puse, tas ir, kas notiek ar Krieviju. Un jau iepriekš Eiropas Savienība, Eiropas padome lēma par 3 etapiem iespējamiem sankciju. Un šobrīd ir otrais etaps. Un, ja tiks eskalācija turpināsies, tad pāries uz 3. etapu Eiropas Savienību, jo Eiropas Savienība nevar novērot, ka Eiropas centrā notiek aneksija citu valstu. Un, kā jau jūs zināt, 2. etapā tika dažādas sankcijas vēstas pret konkrētām
amatpersonām. Nevis ekonomiskā bloka, bet militārā un politiskā deputātiem. Trešais etaps, kā jau jūs minējāt, tas būs ekonomiskā rakstura pasākumi, kur arī nav viendabīgi, kur ir lemts, ka ir varbūt četri veidi pasākumi. Tas ir militārais embargo ieroču tirzniecībai, tad enerģētika, tirzniecība un finanšu instrumenti. Un tagad, protams, viss atkarīgs no Krievijas. Jūs arī izteicāties, ka Latvijas ekonomika ir fleksibla un ka mēs varētu pat pārdzīvot zināmas ekonomiskās sankcijas pret Krieviju. Kā jūs to domājat? Tomēr diezgan daudz uzņēmēji ir pamatīgi satraukušies, kas notiks ar viņu biznesu. Pirmkārt, pirmais, ko es gribu teikt, mēs nevaram mierīgi skatīties ne Latvija, ne citas Eiropas Savienības valstis, kā vienas valsts karaspēks ies, piemēram, Ukrainas austrumu rajonos vai dienvidu rajonos. Bez to neviena Eiropas valsts nevar vienkārši noskatīties un nekāda rīcība nesakot. No otras puses, mēs esam jau pirms 2 nedēļām, man šķiet, mēs valdībā izskatījām konkrēts iespējamos tautsaimniecības riskus. Un, protams, es runāju arī Eiropas padomē par šiem iespējamiem riskiem, un viss sarežģītākais mums ir jautājums par enerģētiku. Tā kā to es esmu arī informējis Eiropas Savienību. Ja līdz tam aizies, mums ir zināms atbalsts no Eiropas Savienības iespējami būs nepieciešams. Bet tas ir perspektīvā, kur es šobrīd negribu runāt vēl, jo tie, kā es teicu, ekonomisko sankciju blokā, tas, ko Eiropa paredz, ir arī etapi, kur enerģētika nebūs pirmais etaps. Protams, ir problēmas arī ar tirzniecību, un šobrīd vēl neesot nekādiem pasākumiem, ne no Eiropas Savienības puses, ne no Krievijas puses. Mūsu rūpniecība jau izjūt vienkārši tāpēc, ka Krievijas rubļa vērtība ir kritusi, un arī Ukrainā vairs nenotiek tāda tirzniecība, kāda bija agrāk. Līdz ar to nelieli teiksim, ierobežojumi mūsu uzņēmējiem ir, bet, kā jau mēs redzējām 2008. gadā, mūsu uzņēmumi ļoti ātri atrada sev citus noieta tirgus. Es te runāju par pārtikas uzņēmumiem, kur 20% eksports ir Krievijā. Es domāju, ka pārtikas uzņēmums zivrūpniecība, es zinu, ka sākus jau skatīties uz citiem tirgiem perspektīvā. Līdz ar to iespējams, ka mūsu rūpniecībai būs jāpārorientējas. Vienkārši pat ne sankciju dēļ vai instrumentu dēļ, bet tāpēc, ka ir ekonomiskās situācija tāda. Latvija un tostarp arī liela daļa Eiropas valstu patiesībā ir ļoti atkarīgs no Krievijas energoresursiem. Mums pagājušā nedēļā studijā arī bija ekonomists, kurš teica, ka diezgan ilgs laiks tomēr paies, kamēr tiks šie riski diversificēti. Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite ir izteikusies, ka Lietuva būtu gatava eksportēt gāzi Latvijai, vai tas ir viens no, teiksim, veidiem, kādā mums jāiet? Enerģētika, tas sarežģīta, kā es tautsaimniecība savai sakarā Krieviju. Jā, mēs runājam ar Lietuvas prezidentu pagājušās nedēļas nogalē. Viņi Klaipēdā atvērs sašķeltgāzes gāzes terminālu, un perspektīvā, jā, ir nepieciešama vēl papildus diskusija, bet perspektīvā tas varētu būt tad, kad tas tiks atklāts, jo tas vēl nav šobrīd. Bet lietuvieši, tūlīt jau atklās savu terminālu, vai Latvijai tomēr nav jāmēģina realizēt kādu no tām iniciatīvām, kas šobrīd ir aktuāli? Mēs patiešām par to diskutējam gan ar prezidentu Lietuvas, gan arī šeit. Šodien mums būs valdības slēgtajā daļā tieši par enerģētiku iespējamais rīcības plāns, ko piedāvās ekonomikas ministrija, ieskaitot Lietuvas terminālus un ieskaitot arī citas iespējas. Vēl par kādu citu tēmu. Igaunijas koalīcijas politiķi šobrīd ir vienojušies atvieglot pilsonības iegūšanas kārtību savas valsts nepilsoņiem. Kā jūs šādu iniciatīvu vērtējat?
mūsu valsts kontekstā un, protams, Krievijas-Ukrainas krīzes kontekstā, kad mēs runājam par lielu sabiedrības sašķeltību? Nu, šobrīd mums darba kārtībā nav šis jautājums, bet man ir zināmi pilsonības imigrācijas pārvaldes pētījumi, kur 50% no šī brīža nepilsoņiem nesajust nekādas grūtības saņemt pilsonību, ja viņi to vēlētos. Līdz ar to es vienkārši gribu aicināt nepilsoņus, kuri skatās, uzņemties šīs mazās neērtības varbūt un saņemt Latvijas pilsonību. Bet, ja mēs skatāmies statistiskā, tad 2–3 tūkstoši katru gadu nepilsoņi saņem pilsonību. Bet tas nebūtu veids, kā to sabiedrību tā kā mazliet vairāk saliedēt? Nu, šis igauņu piemērs. Tas ir jāizvērtē, bet šobrīd, kā jau es teicu, mēs neesam plānojuši. Strāmskundze, vēl viena tāda ļoti šobrīd sabiedrībā aktuāla tēma ir tās jaunās psihotropās vielas, augu maisījumi, ar kuriem apreibinās jaunieši. Arī jūs valdībā šodien uzklausīsiet situāciju. Tieslietu ministrus. Jā, tātad aktuālo situāciju šajā jomā. Kā jūs vērtējat, vai likumdošanas iniciatīvas, kas šobrīd ir Saeimā, ir pietiekamas, lai šo situāciju uzlabotu un šo psihotropo vielu izplatību ierobežotu? Nu, pirmkārt, ir ļoti labi, ka šīs iniciatīvas krimināla likuma ietvaros iet uz priekšu. Un šodien es tiešām iepazīšos Tieslietu ministre un iekšlietu ministrs informēs, un, ja nepieciešams, mēs izvērtēsim valdībā, un es esmu pilnīgi pārliecināta, ka valdība atbalstīs kādu pasākumu papildus veikšanu, un īpaši svarīgi manā izpratnē ir informēt jauniešus un parādīt jauniešiem, kas notiek, un kāds var būt sakas, ja lieto šīs it kā legālās vielas. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi informēt, un, protams, arī atbildība tiem, kas to izplatā. Vēl noslēdzot, gribēju jums pajautāt, ar kādām sajūtām šodien iesiet pie brīvības pieminekļa nolikt ziedus? Man vienmēr ir pietāte, un personīgi to nevar aizmirst, un to nevar piedot. Mums ar to jāsadzīvo, kas ir izdarīts ar latviešu tautu 49. 41. gadā. Paldies! Paldies jums, Tēls! Paldies par sarunu! Mūsu studijā bija premjerministra Lemdota Straujama.